zini, ko šodien teikt cilvēkiem? Apmēram. Apmēram, jā? Jā. Man ir ļoti liels prieks ar visiem šodien sasveicināties. Un man ir liels prieks, ka visi darba komanda šobrīd strādā kā mazie rūķīši. Mums prieks jūs visus uzņemt. Sveiciens visiem! Šī ir patiesa satikšanās. Man trīskārša. Satikšanās ar tiem, kuru vēstules esmu lasījis un pārskatījis. Satikšanās ar limbažiem, satikšanās ar 3x3. Novēlu visiem šonedēļ patiesi satikties visos iespējamos visādos veidos. Labdien, ģimeņa sajietā! Labdien vietā, ko daudzu gadsimtu garumā sauc dažādi. Mēs esam Metsapols puse bijusi, mēs esam bijuši Lemisele. Šodien jūs viņu zināt kā limbaži. Un es varu ar lielu lepnumu teikt, es ir limbažnieks. Un es ar tādu mazu nožēlu saku, ka šis ir mans tikai otrais ģimeņu sajiets 3x3. Es ceru, ka ne pēdējais. Man sauc Eģis Šarums, un es varēju saka, es esmu no limbažiem. Un šī reizē pieklājās arī tā teikt, ka līdzīgi kā jūs visi, es nāku no ļoti, ļoti labas ģimenes. Esiet sveicināti limbažos! Aicinu visus uz goda soli un krūmiņu pāri laikam, ja, par vadītājiem. Saucās ieraugan, pie kura loga ir fotogrāfs. Kāda ir tava stratēģija, lai vinnētu orientēšanās? Es domāju, ka nevinēšu, ņemot vērā, ka mēs vienā skriešanas sacensībās bijām Nigrie gliemeži. Es domāju, ka nav variantu vienkārši. Šeit ir mana orientēšanās vados. Tā ir mana tehnika savu. Tā ir tava tehnika, bet tik un tā. Kāda ir tava stratēģija, lai uzvarētu? Savākt ātri šito tehniku, ieķert mazo pauzīt, un tad ir vakariņas. Un righty tighty, lefty loosey. Šito neliec iekšā, jā. Tas nē. Tāpat nav ko skrūvēt. Un celēt kājānēs ar muguru. Jā. Mums Elza mums kopā iet. Un Elza, tu arī varēsi atbildēt jautājums. Ja būs kaut kāds supergrūts, tad tos atbild tu. Un tos vieglos jautājumus tos atbildēsim mēs ar vecmāmiņu. Tā kā mums tas inteliģents līmenis apmēram, tā mēs varam, vai ne? Un kāda ir jūsu stratēģija uzvarēt orientēšanās? Mums stratēģija ir aiziet mājās, atrast mājas atpakaļ. Un kur vispār jums ir mājas? Kur mums ir mājas? Mājās. Jā? Jā. Un pats galvenais, pirmā pietura jau bija veiksmīga, jo mēs visi iepirkām saldējumu. Un kas ir bija sajūsmā? Jūs nepaspējāt vēl? Mīlīši, te jums ir atpakaļ pēdējā pietura pie saldējuma. Saldējums, bez saldējuma šķēršu gājienā nepiedalīties.
3x3 brīnišķīga satikšanās, tāda kāda arī šīs nometnes un sajieta nosaukums. Tā kā laikam arī tas ir galvenais. Brīnišķīgiem cilvēkiem, kā Agrita ar mazmeitu un daudziem citiem jaukiem cilvēkiem iespējas satikties. 3x3 vispār ir dzīves daļa, un 3x3 ir liktenis. Un paskaties, un reku ir 3x3 simbols pie paša mūsu himnas autora. Paskaties, jo te taču ir 3x3 dieva zīmīte, kas arī mums ir, kā 3x3 simbols. Brīnišķīgi, paskaties. Pats pirmais jau atklājums. Bet šito tiešām iebildēsim. Varbūt viena vai divas lietas, ko vēlētos nodot cilvēkiem, kur varbūt nav bijuši 3x3. Ko es vēlētos nodot? Bišķiņ pašmaucieties, mīļie. Respektīvi, ja jūs esat kādās ievirzēs trāpījuši, es zinu, ka tas ir nelegāli, ja, bet jūs paspiriet maz druscītiņu solīt pa labi, pa kreisi uz kādu citu ievirzi, kurā jūs nepieteicāties, pamēģiniet paņemt pēc iespējas vairāk. Punkts 1, jūs vairāk uzzināsiet, punkts 2, jūs iepazīsiet vairāk cilvēks. Punkts 3, jūs paši kļūstiet interesantāki un jūs sapratīsiet, ka kādreiz pašmaukties tā legāli ir baigi forši. Pirmā diena bija laba. 100 kreklu notirgoju. Ienākumi tīri labi, bet vēl daži palikuši. Ja tavs krekls nav pie tevis, pusdienlaikā gaida tevi 2. stāva infocentrā. Kas ir tā mīļākā lieta, kas par 3x3? Ēdiens un kas vēl? Ievirzes. Man patīk ēdiens arī un arī ievirzes. Kura ievirzes? Es nezinu, kur ievirzes vairāk patika. Tur bija foršas visādas radošas lietas, vai? Visas patika. Visas patika, jā. Jā, visas. Man patīk ritms, kādā notiek sajietas, ritms. Man patīk ļaudis, man patīk tā atmosfēra. Jā, un vienmēr paņem līdz kaut kā tādu baigi pašu enerģiju. Es domāju, ka tas ir tās sajūtas, ko es tā paņemu. Tas atslēg vārds. Jā. Tas ir tāda lieta, ko varbūt ne visi zina. Jā, varbūt tas, kad ļauties uzrunāt uz tu, justies ērti ar visādu vecumu cilvēkiem, būt tādam atvērtam, vienkārši pieņemt visu to labo, kas nāk pretī, un daudz dziedāt. Ram ram ra ri ra ram ra ri da ram ra ram la